Šajā reizē mēs iemācīsimies burtus izveidot 3D skatā. Jūs redziet, aburts pretskatā parasti redzams burtiņš. Bet ja mēs gribētu uzīmēt viņu iespaidīgu grafitī stilā, tad mums ir jādara šādi. Mums šim te pašam burtam, es uzīmēšu viņu lielāku, ir jāizdomā tātad dizains. Man dizains šajā gadījumā būs šāds. Un tagad, ja es vēlētos 3D efektu, tad iedomājieties, ka man visas līnijas, kas rodās pagarinot katru konkrēto punktiņu, tad punktiņš šeit, punktiņš šeit, punktiņš šeit, aptuveni 45 grādus līpumā ir jāpavalk uz kreiso pušu šajā gadījumā. Tad iedomājieties, punktiņš šeit, 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 redziet, pa kreisi, visur šajās vietās, kur līnija laužās, ir punktiņš. Šeit, šeit, šeit un šeit. Skatos, ka vairāk nav. Tagad, lai parādītu, ka mums šis burts būs telpisks, mums ir jānovalk noslēdzošā līnija. Ja šī līnija ir vertikāla, mēģinām šādā pašā stilā arī izveidot šeit līniju. Ja šeit ir horizontāli, tad šeit. Redziet, mēģinām visu tā kā kopēt, tā kā profils tiek kopēts. Tad profils nozīmē šīs te burtiņš pa perimetru, mēs kopējam otrā pusē. Ja šeit līnija horizontāli, mēs līmējam šeit. Ja šeit horizontāli, mēs līmējam šeit. Un tieši tas pats arī šeit. Lai panāktu lielāku efektu, mēs šīs malas, kuras mēs pagarinājām tikko, varam iekrāsot, ienot, varam izmantot dažādas krāsas, es to izdaru ļoti ātri, jūs to, protams, izdarīsiet rūpīgāk. Un tas, ko mēs esam ieguvuši, mēs esam iemācījušies burtu A, izveidot 3D skatā. Horizontu,